Lai arī mēs dzīvojam pārliecinošā klēpdatoru, planšetdatoru un vietāluņu laikmetā, vecais labais galdators joprojām nekur nav pazudis. Bet tas ir mainījies līdz nepazīšanai. Nu pat mums kopā ar tehnoloģiju entuziasti Elīnu izdevās iepazīties ar vienu tādu mazmazītiņu, melnu datoriņu, kas spēj paveikt to pašu, ko šī te lielā melnā kaste. Pasaulē slavenā datortehnoloģija kompānija Intel, protams, ir zināma ar saviem datoru procesoriem. Tagad Intel produktu klāstā ir arī Next Unit of Computing Boards, jeb, varētu teikt, nākotnes datorkastītes, kurās ražotājs ļauj mums pašiem ievietot operatīvu atmiņu un cieto disku atbilstoši vēlmēm. Mēs iepazināmies ar jau nokomplektētu Intel NUC i3 mini datora modeli, kas patiesi nebeidz pārsteigt ar saviem kompaktiem izmēriem. Taču te varētu piemērot seno parunu – neskati vīru pēc cepures, jeb datoru pēc tā izmēra. Interesanti, ka tik mazu var uztaisīt pamatplatus, kā visu var salikt. Šis konkrētais dators ir aprīkots ar 4 GB operatīvo atmiņu un 120 GB SSD disku. Šim konkrētajam ir arī iebūvētais Wi-Fi. Mājas lietotājiem, kuram nav pārāk daudz vietas atveltīts lielam datoram, paņemam šādu mazu un pieslēdzam monitoru un strādājam. Šim konkrētajam iespējams pieslēgt pat 2 monitorus, ja nu mēs vēlamies strādāt un vēl paralēli skatīties televizoru. Tā kā dators ir ļoti kluss, tad principā tas ir pielietojams arī cilvēkiem, kam, teiksim, ļoti nepatīk ventilātoru trokšņi. Dators varētu būt arī interesants cilvēkiem, kuri uztraucās par savu elektrorēķinu, jo šis patērē ļoti maz elektrības. Šo datoru var pieskrūvēt arī pie monitora aizmugures vai vienkārši noslēpt aiz tā, un jums būs brīva darba vieta no masīvām datorkastēm. Tikpat labi to var pielikt arī pie lielā televizora un izmantot kā mājas centrālo multividus atskaņotāju. Trūkumi? Datora cena nav no tām draudzīgākajām, bet, kā jau ierasts, par patiesi kompaktu risinājumu nākas maksāt vairāk nekā par standarta izmēra galdatoru. Un vēl jāreitinās, ka standarta austiņas vai skaļrunīšus pie šī datora nevar pieslēgt. Skaņu no tā nāksies izdabūt caur HDMI savienojumu. Konkurence! Protams, veikalu plauktos ir visdažādākie mini-datori. Kā viens no pazīstamākajiem varētu būt Apple ražotais Mac Mini, kuram ir vairāk pieslēgvietas, lielāks korpus, bet tas ir viengabala alumīnija korpus, kas ir ļoti smuks un to nemaz negribās slēpt no galva. Jebkurā gadījumā katram no jums droši vien noder kaut kas savs, tāpēc skatieties pēc iespējām.